Pēc principiālā dueļa ar dienvidu kaimiņiem VF rindas kārtībā ziemeļu nāburgi – Tartu Rock. Līdz šim Baltijas līgā ridzinieki piedzīvojuši tikai 2 zaudējumus un pārliecinoši atrodas turnīra augšgalā. Lai nesabojātu iespaidu, bija jāsarīko īsts rock'n'rolls. Tātad abu komandu otrā tikšanās šajā sezonā. Iepriekšējo reizi mūsējie svinēja izbraukumu uzvaru. Neskatoties uz to, ka spēlē ar Žalgieri tika atstāts daudz spēku un emociju, šajā cīņā fani gaidīja vienīgu uzvaru. Iesākts visnotaļ labi. Jau pašā ievadā Parahauskis rezultatīvs no groza apakšas un šādā manierē viņš arī turpina. Pirmās ceturdaļas beigās rīznieku pārsvars sasniedz +12. Turpinājums gan tik gluds neizdodas. Izmantojot mājinieku kļūdas, Lepiks ātri samazina deficītu, tam pa virsmu tiek uzgarināts kāds Trinītis un rokieši atkal zirgā. Kurtinaitis laukumā sūta Sandi Valteru un Sančo dara to, ko māk vislabāk. Ātrs metiens pēc dribla un Vefs var mazliet uzelpot. Pirmais puslaiks pozitīvs – 39-37. Trešā ceturtdaļa izrādās spēles lūzums. Hughes ar Parahauski realizēja savas viltīgās sadarbības, kas vainagojas ar Artjoma Groza tricināšanu. Tas pats Hughes ar Keinu samainījušies vietām, un pirmais no otrā piespēles gūst punktus no Groza apakšas. Groza gūšanas izsalkumu demonstrē arī jaunieguvums Bakičs. 3 ači viņa ēdienkartē. Igauņi gan turpina spirināties, palielinot savu rezultātu par 3 punktiem. Tomēr drošā vadībā aizvien Vefs 60-50. Spēles beigu daļā mainieki cīnījās ar vien pārliecinošāk. Parahauskis demonstrē muskuļus. Igauņu kaimiņi atzīmējas ar retām, bet labām epizodēm. Ezjuklu, neskatoties uz pārkāpumu, iesprauž bumbu grozā. Bet nu šoreiz ar to nepietiks. Vefs tik pielādē un šauj trīnīšus. Vēl vairāk aizbēgot rezultātā uz tablo. Pārliecinoša uzvara 87-71 un 10. panākums Baltijas turnīrā. Mēs esam kļuvuši agresīvāki. Ar Trevona atnākšanu mēs esam kļuvuši agresīvāki. Viņš aizsardzībā mazliet agresīvāk sēdz nekā iepriekšējais atbalsta vadītāji. Un varbūt tas ir tas lielākais plus, kas mums šobrīd ir. Kā ierasts, rezultatīvākais Kristaps Janičēnoks ar 17 punktiem. Parahauskim 16. Roka vienībā labākais Cincadze ar 15 punktiem. Ar 10 uzvarām 12 mačos Baltijas līgas topā atrodas Vefiņš. Ventspilniekiem pagaidām 4. pakāpiens. 10. 11. vietu liepainieki dala ar TTU Kalev komandu, bet valmierieši noslēdzošajā pozīcijā. Vienu laiku basketbolu spēlē īsās smukās zeķītēs. Tad zeķes vispār nevarēja redzēt. Un tad atkal modē nāca garās, teju līdz celim. Gribu zināt, kāpēc, piemēram, Dairis Bertāns spēlē garās zeķēs. Viena no basketbola ekipējuma svarīgākajām daļām ir zeķis. Tā ir ne tikai nepieciešamība, bet mūsdienās kļuvusi arī par stila elementu. Sākotnēji pie mums bija tikai īsās zeķītes, taču Amerika diktēja modi un vēlāk daudz viet izplatījās garo zeķu bumbu. Vairāk es tādu klasiskā stila piekritējis ar īsām zeķiem, bet tas bija tik sen, es jau vairs īsti neatceros. Bet bija arī laiks, kad spēlēja garām. Man tajā brīdī likās, ka tas ir man vairāk piemērots. Domājams, ka šis stila elements basketbolā tika pārņemts no futbola, kur garās zeķes ir obligātas. Latvijas basketbolā šāda importa lieta nebija pieejama, bet arī šeit sportistiem bija svarīgi ne tikai labi spēlēt, bet arī sekot modes tendencēm. Sieviešu basketbolā šī lieta parādījās ātrāk, jo dāmas pašas sev adīja getras, ko piešūva pie īsajām zeķēm, lai būtu moderni. Vēlāk jau bija iespēja dabūt garās zeķes no ārzemēm. Latvijas basketbolā parādījās jauns stils – garās zeķes. Kaut kā iesāk ar tām garajām zeķēm, un tā ir iegājies, kad ja es neuzvilku tās garās zeķes, tās tā kā puspliks justos laukumā, tā kā man kaut kas trūkt. Kad tu noeji malā, tev tomēr tie ikri un visas tās vietas nav plikas, bet viņas tomēr ir tai zeķē iekšā, un nezinu, varbūt ilgāk siltas saglabājās un vieglāk pēc tam atkal uziet laukumā. Ir basketbolisti, kas spēlē ar īsajām zeķēm. Daži izmēģina abus variantus. Taču ir spēlētāji, kuri sporto tikai garajās zeķēs. Vai medicīniski tas kaut ko ietekmē? Ja cilvēkam ir, teiksim, kāda
cirkulācijas problēmas, vēju problēma, tad tas var traucēt, bet sportistiem tas nav aktuāli. Es ieteiktu garajām, jā. Savukārt, mēs iesakām jums izdomāt jautājumu un sūtīt to uz basketapskats@gmail.com. Riharda Kuksika Sun Devils NCAA čempionātā izcīnīja uzvaru pār Golden Hurricane un piedzīvoja zaudējumu mačā ar Wildcats. Abos mačos Rihards izcēlās ar 8 punktiem. 5. uzvaru Turcijas čempionātā Aliaga Petkim komandai palīdzējis izcīnīt Kaspars Kambala. Kasparam uzvarā pār Bornova Beledije svētīgs sniegums. 16 punkti, 9 bumbas, 2 piespēles un komanda jau tabulā 10. Jāņa Blūma Bilbao Basket savās mājās ar 91-77 uzveica Seviļas Cajasolu. Jānis 25 minūtēs guva 6 punktus, savāca 3 bumbas un izdāļāja 3 piespēles. Turnīra kopvērtējumā Bilbao pakāpušies uz 6. vietu. Fuenlabrada ar Kristapu Valtera priekšgalā piedzīvoja sāpīgu zaudējumu maču izskaņā pret Madrides Realu. 22 minūtēs Adolfam 13 ači, 3 atliekušās bumbas un tikpat piespēles. Fuenlabrada tagad noslīdējusi uz 9. pozīciju. Andris Biedriņš Golden States Warriors rindās aizvadītajā nedēļā zaudēja čempioniem Lakers, bet nākamajā spēlē pieveica citu Losandželosas klubu Clippers. Andrim uzvarā 8 punkti un 7 bumbas. Veiksmi šīs nakts mačā pret New Jersey's Nets. Basketbolu, protams, spēlē laipni, inteliģenti un labi audzināti puiši, bet reizēm pa gaisu iet elkoņi un dūres, birst tehniskās piezīmes. Lūk, kā šajā klasikas gabalā 2000. gadā Gulbenē. Pēc sitiena Kasparam Ciprusam no laukuma tiek nodzīts Jānis Laksa. Šī epizode vislabāk raksturo pagājušās ceturtdienas nekorekto spēli starp Gulbenes Bukiem un Ventspili, kurā uzvaru svinēja pēdējie. Skatītāji emocijas un rezultātā noraidījums. Ventspils, domāju, ka Ventspils komanda paši provocēja. Pirmajā ceturdaļā, pārāk respektējot titulētos sancenšus, mājiņnieks zaudēja bez ierunām. Pēdējās sekundēs no tālās distances precīzi bija Māris Ļaksa un 28-9. Ieguvuši iespaidīgo pārsvaru, Ventspilnieki acīm redzami nespēja izturēt pretinieku uzdoto tempu un aizvien netīrāk sāk spēlēt aizsardzībā. Piezīmi par pretinieku turēšanu saņēma Aigars Zaidaks, bet mirkli vēlāk, kad pēc neveiksmīgi viesu caurgājiena atlēkušo bumbu izcīnīja Ciprus, Aigaram neizturēja nervi un viņš pelnīti saņēma tehnisko. Sezonas nekorektākās spēles turpinājumā zem groziem aktīvi turpināja spēlēt Ciprus, bet viesi 2 minūtes nespēja gūt ne punktu. Pēc Rudzīša uzbrukuma jau -8 un tikai puslaika beigās ar precīzi talantēnu mājinieku ofensīvu apturēja Buškevičs. Pirmo puslaiku viesi uzvarēja ar 43-34. Trešās ceturdaļas sākumā pēc Ļaksas spraudiena cīņā ar Jānu Graudiņu nervi neizturēja Johanam Nikolasam un Ventspilnieku kontā vēl viena tehniskā. Tomēr visdramatiskākie notikumi notika šīs spēles pēdējās ceturdaļas 6. minūtē. Pēc Calmaņa neprecīza talantiena Ciprus izcīna atlēkušo bumbu, bet Laksas šķietam netīšais sitiens trāpa Kasparam tieši pa galvu. Un nākošajā mirklī mēs tikai varam iztēloties, kurai vietā ir adresēts Laksas kājas sitiens. Bet tiesneša žests ir nepārprotams, un pirmo reizi šajā sezonā no laukuma par nesportisku rīcību tiek nodzīts spēlētājs. Spēles noslēgumā neveiksmes turpināja Vajāts Zaidak. Pēc neveiksmīga soda metiena viņš devās caur gājienā un kā vējš skrējis, kā miets atdūrās. Tik vien, kā noplātot rokas par piezīmi uzbrukumā. 90-62. Ļoti nervozā un piezīmēm bagātā spēlē Ventspilnieki tomēr spēja izcīnīt pārliecinošu uzvaru. Asumi pieder pie šīs spēles elementiem, bet mums labāk patīk skaistie momenti. Aizdītās nedēļas top 5 un patiešām liela nedēļas seja. Piektā vieta. Vatsons prasa Šerlokam Holmsam, ko darīt, ja bērs netrāpa. Elementāri, Vatson, dodot gūtais neatņemams. Numur 4. Trevons Hughes ar asu driblu nolavās uz kreiso, atstājies muguras stenu soku un neskatoties uz pretestību gūst 2 punktus. Jo tālāk, jo labāk.
Hughes ar tiešām jauku piespēli atstāja Jaņos zaļos aizsargus, un Arts Parahovskis ieliek kabatā 3. vietu. Mazais Hughes nolec lielo zaļo, airējot no krasta līdz krastam, apspēlē vēl 3 un pietauvo laivu ar kreiso roku. 2. vieta šonedēļ. Un numur 1. Smagais okeāna laineris aiztrauc ar glisera ātrumu un ieliek balli kurvī kopā ar Omaru, Samhanu un nesportisku piezīmi. Malacis Art! Liels un dižens vīrs nokļuva Liliputu zemē. Viņš centās uzrunāt īsos cilvēciņus un sadraudzēties ar viņiem. Bet cīciņi nobijās un sagūstīja milzeni. Viņi nezināja, ka garais ir labs, jo lielais vīrs taču ir Artjoms Gulivers Parahovskis. Maziņie, laidiet viņu vaļā! Artjoms nāk ar lieliem un labiem darbiem. VTB līgas mačā pret Eirolīgas komandu Kauņa Žalgiri Vefiņa milzis 29 minūtēs salādēja 20 punktiņus, iekasēja 10 atliekušās bumbiņas un 6 reizes izprovocēja mazos žalgirēnus uz piezīmītēm. Tikpat lielas arī nākamos ceļojumus Baltkrievu Guliveri! Lieliem vīriem pa spēkam ir lielas lietas. Par lieliem notikumiem ziņosim arī pēc nedēļas. Taču rītvakar ejiet uz Olimpisko sporta centru atbalstīt Vefiņu Baltijas līgas mačā pret Kedāņu Nevežis. Bet LTV 7 kanālā jūtiet līdz Ventspils izaicinājuma kausa 2. kārtas 1. mačam pret Lisabonas Benfiku. Čau, čau!